Liepājas enerģija biokoģenerācijas stacijas būvniecība ir iegājusi finiša taisnē, pabeigt lielie būvdarbi un iekārtu montāža. Noslēdzies arī kurtuves žāvēšanas posms. 10. augustā Labrenča dienā pēc seno latviešu ticējumu, jeb uguns dienā pirmo reizi jaunās stacijas kurtuvē iededzināja uguni, un jaunajam katlam deva vārdu Brencis. Savukārt pēc aptuveni nedēļas uz jauno staciju atveda pirmo šķeldes kravu. Kurtuves žāvēšana ir noritējusi veiksmīgi, un tagad turpinās pārējie procesi. Tiek pamazām paaugstināta temperatūra katlā. Ir speciāls grafiks, cik mēs vienā stundā par cik grādiem varam paaugstināt. Un šobrīd jau sāksim kurināt ar šķeldi. Šobrīd notiek šķeldes mitruma mērīšana ar ekspresa analizatoru palīdzību. Kādēļ tas ir nepieciešams? Jāzina, kāds kvalitātes kurināmais ir, ko mēs dedzinām. Cik liela nozīme ir šim mitrumam? Jo lielāks mitrums, jo sliktāk deg, bet tur ir savas robežas atkal. Jābūt optimālās robežās. Sākumā mums vajag diezgan labu kurināmo, kad mēs pirmo reizi dodam šķeldi iekšā kurtuvē. Pēc tam viņi var būt arī procesā nedaudz mitrāka. Pašlaik rāda, ka aptuveni mitrums ir ap 40% vidēji. Tas ir priekš šīs vajadzības ļoti optimāli. Vai šādā veidā katra krava tiks pārbaudīta? Jā. Katra krava tiks pārbaudīta ar ekspertu metodu un pēc tam tiks ņemta parauga, kuru laboratorijā noteiks precīzi. Atvestā šķelda ir atbilstošas kvalitātes un tās dedzināšanas process var sākties. Sākotnēji gan katls strādā ar nelielu jaudu, kas pakāpeniski tiks palielināta. Katli darbosies un tā tālāk vēlāk nedaudz tiks pieslēgtas arī iekārtas ģenerējošās, bet tas viss notiks pakāpeniski, protams. Bet svarīgākais ir tas, ka iekārtas šobrīd ir gatavas tik tālu, ka mēs varam visu to izbaudīt no A līdz Z. Biokoģenerācijas stacijas būvniecību uzsāk pagājušā gada novembrī un eksploatācijā tā jānodod līdz jaunajai apkurses sezonai. Būvdarbus veids akciju sabiedrība UPB, kas izraudzījās arī iekārtu ražotājs un piegādātājs. Kolbak no Austrijas un Turbuden no Itālijas. Kolbak projektē un ražo tehnoloģiskās iekārtas biokoģenerācijas stacijām, bet Turbuden ir viens no vadošajiem un atzītākajiem ORC tehnoloģiju ražotājiem pasaulē. Jau daudz runāts par jaunās biokoģenerācijas stacijas ieguvumiem, bet galvenais iedzīvotājiem ir un būs siltumenerģijas tarifu samazinājums. Viņš ir visai nozīmīgs, sākot no tā, ka mēs aizvietojam daļu no dabas gāzes, ļoti dārga produktā ar vietējo kurināmu un beidzot ar to, ka pašlaik regulātori tiek skatīts tarifa samazinājums un mēs ļoti ceram, ka jau ar apkurses sezonas sākumu tas tarifs stasies spēkā. Jaunā stacija ir kārtējais plānotais solis Liepājas siltumapgādes sistēmas sakārtošanā, kas parāda arī centralizētās siltumapgādes priekšrocības. Lai iepazītos ar Liepājas enerģijas paveikto 7 gadu laikā, Liepājā bija ieradušies arī citi Latvijas siltumražotāji un piegādātāji, kas apvienojušies Latvijas siltumuzņēmumu asociācijā. Es vērtēšu paskatīties uz skaitļiem. Tarifs Liepājā iet uz leju, siltumapgādes sistēmas tiek modernizētas, tur viss notiek. Un viss notiek tā, kā tam vajadzētu notikt. Kurināmais tiek dažādots. Un es nešaubos, kad arī turpmāk tarifs ies uz leju. Jo Liepājas siltumam Liepājas enerģijai ir šīs iestrādes pareizā virzienā, es tā teiktu. Siltumapgādes sistēma nebūtu iespējams Liepājā sakārtot, ja nebūtu centralizētās siltumapgādes. Galvenā priekšrocība tā ir koģenerācijas iespēja. Tas ir vienlaicīgi ražot siltumu un elektrību, un caur elektrību tad tiek daļēji drusku dotēti, pazemināti siltuma tarifi. Tā ir lētākā iespēja, to es gribu teikt. Ja tiek saskaldīta šī siltumapgāde atsevišķām katlumājām, tad neizbēgami izmaksas pieaug, arī tarifi pieaug, viņi tad katrā mājā būs savādāk, un tad pa pilnu klapu un koģenerācijas iespējas praktiski tiek tad noņemtas, atņemtas. Tāpat kā saskaldītā sistēmā ir ļoti grūti pāriet uz šķeldes kurināšanu. Arī Talsos ir centralizētā siltumapgāde, un kā vienīgo kurināmo no 1999. gada tur izmanto šķeldu. Šķeldes kurināšana pat pa sevi jau ir diezgan dārgs prieks, no tehnoloģiskā viedokļa. Un tie galvenie ieguvumi jau būtībā ir pilsētas un mērogā, jo pietiekoši daudz darbspēku tiek nodrošināts, lai to šķeldu sagatavot un iegūt.
Nu, ņemot arī vērā, teiksim, pasaules cenas mazutam un visiem, arī tas dod tomēr diezgan stipri lētāk šobrīd nekā, teiksim, ar citiem kurināmiem kurinot. Un arī vidēji nesalīdzinām draudzīgāks kā kaut kāds mazuts vai akmeņu ogurs. Šo, teiksim, gadu laikā kaut kā 20 praktiski mēs no 8 katlamājām šobrīd darbojās viena, kas visu pilsētu apkurina. Nu, vēl viena neliela, kas ir tālu no pilsētas, kas mūsu pārziņā ir. Jā, tad mums tas uzreiz darbspēka izmaksas samazina būtiski, teiksim. Jā, tad ir daudz efektīvāk ieguldīt līdzekļus, lai dabūtu labāku rezultātu. Un pieredze tāda, ka mums praktiski pa šo laiku ir atslēdzies viens patērētājs, nu kāds nopietnāks, jā, un pieslēgušies ir kaut kā 10. Un šogad, teiksim, šo sezonu ir arī divi uzņēmēji, kas grib pa visu vārdu pieslēgties pie mūsu tīkliem. Kur nu mums problēmas tagad ir ar to, ka ir zemes privatizētas un ar īpašniekiem grūti sarunāt, lai šo centralizēto sistēmu attīstītu. Valmiera ir viena no tām pilsētām, kur siltumapgāde ir vissakārtotākā ar vienu no zemākajiem tarifiem. Tas izdevies sakārtojot siltumapgādes sistēmu, aizliedzot atslēgties no centralizētās siltumapgādes un lielu daļu siltumenerģijas ražojot koģenerācijas režīmā. Mēs sākām sakārtot 1996. un 97. gadā, kad sākām uzstādīt siltummezglus modernos un siltumskaitītājus, kas ne visiem patika. Toreiz, kad bija jāmaksā rēķini pēc patērētā, faktiski patērētā daudzuma, nevis pēc noteiktās kvadrātmetra cenas, un tā viss sākās. Un pa šiem 17 gadiem mēs esam sakārtojuši tā, ka siltumtrases ir nomainītas pa 92% Valmierā uz rūpnieciski izolētām caurulēm. Katlamājas ir tikai 4, kas piegādā siltumenerģiju ražo, jo pārējās mazās ir savienotas vienā sistēmā un problēma nav. Centralizēta siltumapgāde ir Latvijā nacionālā bagātība tautai. Tas ir priekšrocības, kādas mums ir ļoti lielas dot centralizētā siltumapgāde. Jo vairāk saražojam siltumenerģiju realizējam, jo lētāka pašizmaksa iznāk. Un mazāk skursteņu, mazāk izmešu un kvalitatīvi nostrādā. Tad es domāju, ka cilvēki ir apmierināti, jo gan apkure, gan karstais ūdens vasarā ir nepārtraukti cauru gadu, cauru diennakti. Valmierā centralizētās apkuras zonas ir atrunāts teritorijas plānojumā jau no 90. gadu vidus, kas nosaka, ka pilsētas lielākā daļā ir centralizētā apkura un nav iespēja atslēgties, kā arī būvēt citas katlamājas. Bet tā kā siltumapgāde ir izdevīga, tad neviens to arī nevēlas darīt. Jādomā, ka tuvākajos gados arī Liepājā būs šāda situācija. Vienīgi Liepājas siltumapgādes sistēmas sakārtošanu atjaunošanu uzsāk krietni vien vēlāk, 2005. gadā.